Sindē, es ļoti atvainojos, programma labvakar, jā. Es atvainojos, mēs ejam dzīvajā ēterā, jā. Cienījamie fotografi, jā. Latvijas skatītāji grib 2 vārdus no Sintīs, jā. Tātad, Sintī, es jūtu, ka tu esi ļoti uztrauksies, jā. Mēs ļoti apsveicam programmas labvakar vārdā, jā. Paldies. Jo ļoti daudz skatītāji tik tiešām ir zvanījuši un rakstījuši un ziņojuši, ka tikai Sintijai ir jābūt šī konkursa uzvarētājai. Tāpēc pāris jautājumi, ja? Var atbildēt? Tavuprāt, atklāt runājot, vai tu cerēji uzvarēt šovakar šajā konkursā? Man grūti jums pateikt. Varbūt gribējās, protams, tikt finālā un gribējās uzvarēt, bet tā vai es tieši cerēju uz to, manuprāt, nē. Un kā tev šķiet, ar ko tu varēji uzvarēt šajā konkursā? Laikam ar smaidu. Un, ja otrais tev piedāvātu piedalīties šajā sagatavošanas karuselī, vai tu otrais riskētu spērt šādu soli? Jā. Un piedalītos vēlreiz konkursā, jā? Ja tas būtu iespējams, noteikti piedalītos vēl vienreiz. Vai šis konkurss kaut daļai mainīs tavu dzīvi? Tu vēl esi tomēr skolniec? Noteikti mainīs, jo es tādu izjūtu ļoti lielu atbildību par to godu nosaukumu, kas man ir piešķirts. Un kā es zinu, arī man stāv priekšā ļoti intensīvs darbs. Noslēgts ir līgums ar jaunatnes centru. Vai šobrīd ir cilvēki vai cilvēks, kuram tu vari pateikties par to, ka šodien sēd šeit tronī? Pirmkārt jau vislielākais paldies maniem vecākiem. Kas ir tavu vecāki? Pēc profesijas, tā kā? Jā. Mamma ir inženieru tehnoloģija Rīgas radiorūpnīcā. Tētis ir nestandarta iekārtas cehu priekšnieka vietnieks arī radiorūpnīcā. Un pēdējais jautājums. Tu jūties laimīgi šodien, jā? Jā, es jūtos ļoti laimīgi. Paldies. Mēs esam ar tevi. Paldies tev. Laime arī turpmāk dzīvē. Nu ko, ir jau bez 21. Tik ilgi mūsu labvakars nekad nav pie jums aizkavējies. Paldies, ka jūs izturējāt līdz vēlai nakts stundai. Pirmais ar ažiotāžu.